Labdien visiem! Milzīgs gandarījums redzēt tik daudz cilvēku. Paldies jums, paldies! Es gribu pirmos aplausus auditorijai. Veltīt, paldies! Mans vārds ir Sintija Šmita-Tilika. Es pārstāvu Valsts izglītības attīstības aģentūru un strādāju Stadīnu Latviju. Un strādājam ar ārvalstu studentiem Latvijā, ar atbalstu augstskolām ārvalstu studentu piesaistē un arī esam iesaistīti dialogu veidošanā starp valsts institūcijām un augstskolām. Un šodienas mūsu diskusija ir par ārvalstu studentiem, ejot ar tādu stereotipisku prizmu, bet mēdījos un sabiedrībā daudz atskanējušu pilna Rīga ar Volt un Bolt imigrantiem, un vai ārvalstu studenti ir neatņemama Latvijas ekonomikas un sabiedrības daļa. Pirms mēs sākam oficiālot scenāriju daļu, man jautājums visiem, gan runātājiem, gan auditorijai, kurš ir pats bijis ārvalstu studentu pieredzē, studējis vai nu grādu ieguvē, vai varbūt Erasmus vai kāda cita veida apmaiņā bijis ārpus Latvijas studijās. Paceļam rokas. Diezgan daudz. Paldies jums liels. Būs kompetentais un pieredzējušais viedoklis. Un šodien mums uz skatuves diskusijā piedalās vairāk runātāji, un es gribu jūs iepazīstināt. No manis pa kreisi ir Elīna Apsīta-Beriņa, Latvijas Universitātes Eksakto zinātņu tehnoloģijas fakultātes vadošā pētniece. Viņa pēta gan ārvalstu studentus Latvijā, gan arī globālās tendences. Tad ir Artūrs Butāns, Latvijas Republikas 14. Saeimas deputāts, Nacionālās apvienības pārstāvis, strādā eksporta un konkurētspējas apakškomisijā, arī migrācijas, budžeta un migrācijas komisijā. Ir uzņēmēja pieredze un arī studējis pats Austrālijā. Un tas ir mūsdienas diskusijas aspektā ļoti būtiski. Tad ir Sigita Zankovska-Odiņa, kura ir Sabiedrības integrācijas fonda vecākā eksperte dažādības vadības jautājumos. Un Sigita daudzus gadus ir arī pētījusi sabiedrības integrācijas jautājumus. Tālāk ir Jašvants Čaisvals, biznesa augstskolas turības absolvents, uzņēmējs, dzīvo Latvijā jau 9 gadus. Un Jašvants ļoti labi zina latviešu valodu, bet izsakoties par grūtākām tēmām, viņš runās angliski, un mana kolēģe Daira tulkos viņa teikto. Tā kā paldies visiem runātājiem, ka atradāt iespēju arī piedalīties. Un auditorijai gribu teikt, ka jums arī ir iespēja piedalīties mūsu diskusijā, un mēs ļoti vēlamies, lai jūs piedalītos un būtu aktīvi, jo to, ko mēs šodien izrunājam, mēs arī varam paņemt līdz darbā, mēs varam iekļaut politikas plānošanā un tajā, kā mēs Stadīnu Latviju strādājam. Mēs gribam šo ārvalstu studentu jautājumu apskatīt no dažādām pusēm, un tādēļ pirmais jautājums būs par kāds ir ideālais ārvalstu studenta profils, un mums būs iespēja auditorijai iesaistīties arī caur slaido. Lūdzu, šeit ir kods, jūs redzat uz ekrāna. Lūdzu, jūs šo kodu noskanēt, un tad jūs varat ierakstīt atbildes, un tās mēs redzēsim pēc tam ekrānā. Tikmēr es ceru, ka man tas tā, ja visi ir noskanējuši kodu. Paskatīsimies, ko saka dati par to, kāda ir ārvalstu studentu dinamika Latvijā. Šeit uz ekrāna jūs redzat valsts izglītības informācijas sistēmas datus. Dinamikā no 2014. līdz 2024. gadam ārvalstu studentu skaits ir dubultojies. Un 24. gadā tie bija 11 542 studenti, kas atbraukuši uz Latviju iegūt grādu vai kvalifikāciju, kas ir 16% no kopējā studentu skaita Latvijā. Un
mēs redzam, ka tā Latvijas studentu līkne pamazām iet uz leju un ir vēl 2 gadi, un pēc demogrāfijas prognozēm un situācijas mēs zinām, ka tas noriets būs vēl lielāks, un tas studentu skaits, Latvijas studentu skaits vairs nebūs tāds, kā mēs to redzam šobrīd. Tā, iedodiet, tā kaut kas tā. Varbūt sāksim ar šo pašu, ņemot vērā šo situāciju, ko mēs redzam uz ekrāna. Kāds ir tas ideālais ārvalstu studentu profils, ko mēs vēlamies redzēt Latvijā, kas varbūt jau ir Latvijā, vai kas cits, vai kādu citu, ko mēs vēlamies redzēt un piesaistīt? Elīna, jums ir tas pētnieciskais skats gan no Latvijas, gan arī redzot tās globālās tendences, kas ir pasaulē. Kā jūs komentētu? Kāds būtu jūsu ideālais students? Jūs arī pasniedzat universitātē pati? Jā, paldies, sveiki visiem. Elpojam aktīvi, lai atslābinām plecus, lai nepaliek augsti. Jā, to, kāds viņš patiesībā ir, es ļoti precīzi jums varēšu pateikt, iespējams pēc gada nedaudz vairāk, jo šobrīd ir Latvijas zinātņu padome ir apstiprinājusi projektu, kur tiešām šis galvenais uzsvars uz to, kādi tad ir šie jaunieši studenti, kuri brauc uz Latviju. Savukārt no, atkal, ko minēja par mācību spēkiem, šīs demografiskās mūsu vietējo studentu tendences, kā Sintī minēja, iet uz leju, un, protams, mums kā augstākās izglītības iestādē ir jādomā par to, lai mums būtu šie studenti, ko mācīt. Lielā mērā šobrīd mums ir apmaiņas studenti, dažas augstskolas īpaši aktīvi strādā, piesaista un nodrošina studiju programmas angļu valodā. Jautājums droši vien tas sekos vēlāk, bet vai mēs gana labi paši runājam angliski, ja, lai varam nodrošināt šo studiju programmu, bet atbilde uz to, kāds ir students, ir ļoti geogrāfiska. Studenti ir dažādi. Mums ir ļoti daudz studenti no Eiropas, kaimiņu ziemeļu valstīm, kaimiņu zemēm. Ir studenti, arī būs piemērs, konkrēts piemērs, ja, no tālākām zemēm, no Indijas, Šrilankas, un ir arī studenti, kas ir no tā pavisam vienkārši, teiksim, no bijušām padomju savienības valstīm, kur ļoti labi viņi jūtās šeit, izmantojot krievu valodu, kas, protams, sadzīvē ir ārkārtīgi svarīgi. Nu, droši vien es apstāšos šeit brīdī. Bet, ja skatās ar skatu uz nākotni, šī brīža statistika, paskatīšos vēlreiz, tā man nebūs šeit tas slaids, bet es pateikšu, mums ir tātad 27% ārvalstu studentu ir no Indijas, tam seko Uzbekistāna, Zviedrija, Ukraina, Vācija, un trešo valstu studenti ir apmēram 8,5 tūkstoši no šiem 11,5 tūkstošiem studentiem, bet tad uz nākotni raugoties, kāds ir ideālais ārvalstu students? Ideālais ārvalstu students manā skatījumā arī kā mācību spēkam, pētniekam netik ļoti, ir tāds, kurš ir motivēts un kurš vēlās. Es noteikti nesaukšu valsti vai reģionu, tas nav tik būtiski. Motivēts, atslēgas vārds. Motivēts, mans atslēgas vārds būtu motivēts ar vēlmi. Butāna punkts, kā jūs to redzat? Kas ir ideālais ārvalstu students Latvijā? Jā, es domāju, ka, protams, viņam ir jābūt motivētam, strādīgam, atbildīgam un jābūt šim te personību profilam atbilstošam. Tas droši vien attiecas visiem studentiem, ne tikai ārvalstu. Bet, ja konkrētāk par ārvalstu studentu piesaist, tad es domāju, ka ideālais būtu tas, kurš ir piederīgs Eiropas Savienības no OECD valstīm, ar kuriem, rietumu valstu students. Tas, kurš pieder Eiropas Savienības valodu telpai, ar kuru mums nav atšķirīgs vai ir mazāk atšķirīgs kultūras un reliģijas konteksts. Tāds, kurš, un tādu piemēru daudz, kas arī šeit apgūst augstas pievienotās profesijas tātad, un arī paliek šeit Latvijā, un tādu piemēru zinu arī personīgi,
kas šeit pat sāk veidot ģimenes un apgūst latviešu valodu un paliek šeit. Tā kā, teiksim, ja ir jāizšķirās, vai mēs vienkārši, teiksim, mākslīgi aizpildam trūkstošos vai, teiksim, audzējam studentu skaitu, un viņi arī brauc šeit, nosacīt reizēm daļu fiktīvi, pastrādā, vairāk strādā nekā mācās, un tur augsts pievienoto vērtību maz saskatām, tad es vairāk teiktu, ka jāiet ir otrā virzienā un jāstiprina. Un mums ir atsevišķi nozars, teiksim, man liekas, medicīnas nozara ir viena no tām, kur mēs pat spējam piesaistīt students no valstīm, kur apkaipas līmenis ir virs mums stipri, un mēs spējam būt konkurētspējīgi tieši ar kvalitāti. Es domāju, ka kvalitāte, nevis kvantitāte, ir tā atslēga, uz ko mums vajadzētu fokusēties. Dinamika, protams, nav labvēlīga, bet es nevajadzētu, manuprāt, iekrist tajā slazdā, ka mēs ejam izmisīgi uz kvantitāti. Tā kā jā, pamatā Eiropas Savienības, neaizslēdzot pilnībā vārdus arī citiem, tur mēs varbūt diskusijas laikā es varu sīkāk pastāstīt, kāds mans viedoklis par kontroli un sistēmu tur, bet pamatā Eiropas Savienībā. Paldies. Es sadzirdēju arī to kvalitāti arī no piedāvājuma puses, vai ne, kas ir gan kvalitatīvi studenti piesaista, gan arī kvalitāte tajā, ko mēs piedāvājam. Un mēs iesim dziļāk tālāk diskusijā. Jā, Sigita, kā jūs redzat? Jūs man šķiet nepasniedzat šobrīd, bet tomēr arī jums varētu būt tas pētnieciskais viedoklis arī no dažādības iekļaušanas viedoklis. Un es aicinātu auditoriju arī rakstīt slaido aktīvāk. Es redzu, ka tikai viens drosmīgais pagaidām ir ierakstījis, tā kā aicinu noteikti vēl citus arī rakstīt. Kur ir tie ārvalstu studenti, kurus jūs saredzat tas ideālais, ko mēs varam piesaistīt Latvijai? Lūdzu, Jā. Paldies. Es domāju, ka šeit mēs varam pastīties no dažādām perspektīvām. Pirmkārt, mums visiem ir skaidrs, un mēs sevi nemānam par to, ka Latvijā darba spēka trūkums ir aktuāla problēma un būs nepieciešams kvalificēts darba spēks. Kur mēs to varam dabūt? Ārvalstu izglītības eksports, augstākās izglītības eksports un studentu piesaiste, lai viņi pēc tam būtu ieinteresēti palikt arī Latvijā, ir viens no iespējamiem risinājumiem, kā mēs varam šo te darba spēku problēmu risināt. Un mums ir jāsaprot, ka kvalitatīva augstākā izglītība, ko mēs piedāvājam ne tikai vietējiem studentiem, bet arī ārvalstu studentiem, ir risinājums ne tikai tādām ekonomiskām lietām, bet tas ir arī ieguvums sabiedrībai kopumā un sabiedrības daudzveidības veicināšanai, jo tas mums ļauj arī paskatīties uz lietām inovatīvāk, plašāk no dažādām perspektīvām. Kāds tad ir tas ideālais ārvalstu students? Es negribētu runāt arī par valstīm, kurām mēs piesaistam, bet es teiktu, ka tas ideālais students ir tiešām tas, kurš ir ieinteresēts mācīties, kuram mēs spējam nodrošināt kvalitatīvu izglītību un kuru mēs spējam iedrošināt, varbūt un iedvesmot palikt šeit. Un tās zināšanas un to darbu, ko mēs esam ieguldījuši šī te studenta kvalifikācijas celšanā, mēs to izmantojam un paturam šeit Latvijā. Un ja mēs skatāmies, mums, protams, ir ļoti maz pētījumi, kas piemēram, pētītu sabiedrības attieksmi tieši pret ārvalstu studentiem, bet, kā jau tu teici, tad, ja mēs paprasītu lielākai daļai cilvēku, ar ko jums tie saistās, tad laikam Volts un Bolts būtu pirmais, kas nāktu prātā. Bet es domāju, ka par sabiedrības attieksmi mēs vēl parunāsim arī nedaudz vēlāk, vai ne? Jā. No pirmiem 3 runātājiem es sadzirdēju par ideālo studentu tieši personīgo īpašību kontekstā vairāk. Jā, Švant, jums pašam ir studiju pieredze Latvijā, jūs šobrīd vairs nestudējat, bet, ja jūs 9 gadus esat bijis Latvijā, tas ir apbrīnojami motivējoši. Tā kā jūs saredzat, kurš ir tas ideālais ārvalstu students, ko varētu Latvijai piesaistīt nākotnē? Sveiki visiem, es labāk runā angliski, tāpēc būs labāk par ekspresiju. Lūdzu. Paldies. What I think is the student with motivation, they said it, it's better that the student is motivated to come and study, and of course they are working, study hours is from 9 to 4 example, what they will do in the evening. It's better to do something than having something bad in your head. It also reduces the risk. Of course, I know everyone sees
Indians, Sri Lankans. Sri Lankans, let's not count. They all count it as Indians. On Bolt and Volt, of course, we are not too much if you check the stats, but we are too much on the streets. They will not sit at home and just something bad goes in their head. At least they are not making any crime. That is the work part. But about the study, from the recent stats, we see that students' quality has becoming better and better. I myself work at Turiba. University is trying to filter more. There are more restrictions. The level of English requirement. There is personal interview before admission. There are many other KYC behind the scene going on. It's not just universities picking anyone from the market. It's also trying to get the quality, which will help in the work environment in Latvia. Tad es tieši vārds vārdā netulkošu, bet tā summējot to, ko teica. Tātad pamata ideja ir par to, ka arī mērķiecīgs students ir galvenā ideja, par to, ka viņš ir mērķēts uz studijām. Taču, ko uzsvēra, ir tas, ka ko tad tas students darīs pēc studiju laika, jo studiju laiks nav visu cauru dienu, lai tas vakars arī būtu studentam piepildīts, un tas netiek laiks pavadīts vienkārši savā prātā, bet vairāk tiek pavadīts mērķiecīgāk, tas students arī būs ieinteresēts, protams, strādāt. Savukārt, jā, un tad tas iespējas, par ko viņš arī minēja, ka no tām valstīm kā Indija, Šrilanka ir tas iespējas, ka viņi visi ir ielās, jūs viņus redzat strādājumi Boltā, bet ka tas ir tomēr vērtīgāk nekā, ja viņš strādātu mājās un juktu prātā. Otra puse, ko minēja arī attiecībā uz mērķiecīgām studijām, būtu tas, ka augstskolas atlasa ļoti mērķiecīgi tos studentus. Viņi skatās, lai būtu tiešām kvalitatīvi studenti, un neviena augstskola nav ieinteresēta atlasīt studentus, kas nav nevēlas studēt Latvijā, un kuri nav ieinteresēti, neviena augstskola nav ieinteresēta nekvalitatīvos studentos. Jāšant, man papildus jautājums ir. Mēs redzam pēc statistikas, ka no visiem ārvalstu studentiem 1/3 ir no Indijas. Vai tagad jūs jau nodzīvojis 9 gadus Latvijā? Kā jūs redzat no tā ārvalstu studentu profila nākotnē? Vai jūs redzētu, ka ir vēl vairāk studentu no Indijas, vai jūs redzētu kaut kādu geogrāfisko dažādību šajā ziņā? Kā jūs jūtaties, jo droši vien jums ir arī, jūs kontaktējat ar citiem saviem tautiešiem, vai kas no jūsu štata ir, piemēram, Latvijā, tīri kā Indijas pārstāvis Latvijā, vai jūs redzat, ka Latvijai vajadzētu vēl vairāk piesaistīt studentus no Indijas, vai būtu kaut kāda cita stratēģija jāizmanto? Ļoti labs jautājums. I see the numbers is growing. Back in 2016-17, the number was very low, but we all know the situation. People came and they ran away. It's fact, because the job and what to do and someone getting influence. There are many things which plays role. Right now, I would give you one small example. As I understood, he studied in Australia. So Australia had the same, too many Indians coming from India. Also, there are Indians with Indian origin from different country. They have citizenship and they study in Australia. What Australia did is they identified those states. India is big, 29 states. They identified that states and they banned them for 3 years, 4 years. That come on, we see this from the stats. From this state, the student doesn't study, just working or doing something else. I think not now, but in later future, Latvia could also have the same initiative to make it more diverse. There were back in 2017, I think more than Indians, there were Uzbeks. The graph went down because the strictness and all those things. So I think right now, I come from another part of India where I don't see anyone from my state. I see there are some states where there are more people, more students come from,
And I think we have to find that base where to cut it down. There are good students who work in bank, who are working in IT companies such as EY and so on. But not everyone is like that. Just that few junks has to be reduced, what I think. And what Australia did, the initiative, it really worked. It really worked. Tad summējot to, ko teica, tad attiecīgi par to, ka 17. gadā šī statistika tiešām bija daudz mazāk studentu no Indijas, taču šobrīd tas skaits ir tiešām strauji audzis. Ir studenti, kuri brauc tiešām mērķiecīgi studijām, ir citi, kas brauc un arī ir strādā. Protams, ka studenti ir dažādi, un tad ir nozīmīgi arī no kura štata viņi nāk. Tika minēts Austrālijas piemērs, kur Austrālijā redzot, ka no atsevišķiem štatiem ir tiešām vislielākais ārvalstu Indijas studentu pieplūdums, tad tika ierobežojums nolikta kvota, ka no šiem štatiem neviens nevarēja ierasties. Tad līdzīgs piemērs varētu tikt izmantots arī Latvijā pēc vairākiem gadiem, ja šī situācija turpina tā veidā attīstīties. Tad par arī piemēru par to štatu, no kuras no Indijas nāk, no tā štata nevienu studentus viņš nav manījis vēl citus Latvijā, bet ir arī štati, no kuriem ir vairāk studenti. Un tad, jā, Austrālijas piemērs varētu būt tas, ko var apsvērt, lai diversificētu šo te studentu Latvijā, ārvalstu studentus. Jā, paldies. Butāna kungs gribēja komentēt. Jā, ja reiz mani pieminēja un Austrālija, tad es labprāt reflektētu. Tātad tas, ko es novēroju Austrālijā un papētīju arī to sistēmu. Tātad, tā būtiska atšķirība varbūt, kas ir Austrālijā, ko Latvija varētu varbūt arī pārņemt, ja mēs tiešām gribam iet uz augstas pievienotās vērtību, nevis uz riska reģioniem vai arī uz to, uz kaut kādu riska sociālo grupu, kas, kā redzams, Eiropā arī spēja pāraugt arī drošības riskos un konkrētos. Tad Austrālijā tātad kārtība ir tāda, lai tu ieceļot, tur ir finansiālais slieksnis. Tātad tev jāspēj uzrādīt ienākumu līmenis vai kontā konkrēts finansējuma apjoms, kas jau ir tāds pirmais filtrs, ko nevienmēr iebraucot pārbauda, bet viņi var pārbaudīt. Tas ir leģitīms iemesls, viņi kaut kā izlozes principā vai pēc kaut kādiem identifikatoriem izdomā, kurus pārbaudīt. Tā ir viena lieta. Otra lieta, jā, Austrāļi ir ļoti izvēlīgi, viņi tādi ir bijuši gan uzņemot bēgļus pēc Otrā pasaules kara, rādot kartē šos nē, gan arī šobrīd izvēloties studentus. Jā, un es domāju, ka Latvija arī nav jāiet tā, ka mēs aizveram ciet vārds, kad neviens ārvalstu students nebrauc, bet nav arī, manuprāt, tā kā šobrīd, kad ārvalstu studenti un faktiski imigranti tiek veido imigrācijas politiku, nevis mēs. Valsts nav definējusi ne kvotas, ne profesijas, ne tas rāms faktiski nav, jā. Mēs paši neveidojam savu politiku, mēs tikai komentējam viņu. Lūk, un tas, kas vēl Austrālijā, tur ļoti spēcīgs, manuprāt, mūsdienās būtu Latvijai tīpaši jāizdara, mēs ejam uz IT, kā IT valsts gribam attīstīties, tur ir datu apmaiņa. Es, piemēram, divreiz neapmeklēju lekcijas veselības dēļ un nebija iesniedzis attaisnojumu, tā kā nebija viņiem padevusi ziņu, un man pēc otrās reizes atnāca brīdinājums, ka, ja tas atkārtosies, tad mani izraidīs un deportēs no valsts, ja? Un, tur tas ir pilnīgi normāls, tie liberālajā Austrālijā pieņemts. Ja šeit es šādu viedokli piedāvāju politiskajā telpā, es tiek stigmatizēts kā radikālis vai ekstrēmists. Ja? Tas diezgan, padomājam, kāpēc tas tā ir. Ja? Un es domāju, no Austrālijas pieredzes var daudz ko mācīties, tikai jautājums, ko tieši no Austrālijas pieredzes mēs šeit paņemam, bet, jo ir jābūt pieeja ārvalstu studentiem, bet viņai ir jābūt atbildīgai, kontrolētai un tam, lai viņi sakrīt ar valsts mērķiem, lai mēs pasakam, kāda mums ir vajadzīga, nevis operējam tikai tiem, kas paši izvēlas atbraukt. Paldies. Cik es zinu no iebraukšanas procedūrām un vīzas kārtošanas un uzturēšanās atļaujas procedūrām arī Latvijā ir jāpierāda studentiem no trešajām valstīm, ka viņiem ir finansiālais nodrošinājums vismaz minimālās mēneša algas apmērā, un viņiem tas ir jāpierāda gadu uz priekšu, un arī gadu uz priekšu ir jāmaksā tā studiju maksa. Paldies visiem, kas ir no auditorijas iesaistījušies diskusijā. Es redzu, ka jūs arī par īpašībām runājat attiecībā par ārvalstu studentiem, lai tas ir motivēts ar vēlmi augt un sadarboties, godprātīgs, integrēts.
tāds, kurš jau ir ieguvis bakalaura grādu, tad tas ir arī tas mērķis, kur izglītības ministrija vēlas iet uz, lai šobrīd mums ir mazliet vairāk maģistrantūras studenti nekā bakalaura, bet tomēr tas ir tas, kas iet uz priekšu, tas, kurš pieņem vietējās sabiedrības normas un kultūru centīgs. Lieliski, paldies jums visiem par iesaisti. Tas ir vērtīgi, un Sigitai vēl ir komentārs par šo. Jā, es skatījos uz to ideālo ārvalstu studentu profilu, un tad es sapratu, ka te noteikti arī mēs varam pastīties. Pirmkārt, kāds ir tas publiskais diskurss, ja mēs domājam par iebraucējiem vispār un tieši domājot par ārvalstu studentiem? Tad tajā publiskajā diskursā, protams, tas, kas dominē, ir tas, ka šie studenti ierodas šeit nevis, lai mācītos, bet strādātu, pie tam viņi negrib maksāt nodokļus. Izmanto Latviju kā tiltu, lai pēc tam pārceltos citām valstīm un rada arī šo te drošības risku un arī apdraudējumu identitātei. Un lielā mērā sabiedrība arī balsta šo savu viedokli. Un tāpat laikā, kā es teicu, mums nav sabiedriskās domas pētījumu, kas tieši jautātu cilvēkiem, kāda ir jūsu attieksme pret ārvalstu studentiem, bet mums ir pētījumi, kas jautā, kas jums būtu svarīgi migrācijas kontekstā, ko jūs izvērtētu kā galvenos kritērijus, domājot par to, kuriem cilvēkiem šeit būtu tā kā tiesības dzīvot. Un patiesībā tas sabiedrības viedoklis saskan diezgan ar to, kas arī ir auditorijas, jo tie galvenie kritēriji ir cieņa pret Latvijas iedzīvotāju dzīvesveidu, un tas ir saistīts ar to, cik lielā mērā tu spēj iekļauties sabiedrībā. Tas ir saistīts ar šīm te profesionālajām iemaņām un prasmēm, kas ir nepieciešams Latvijai, laba izglītība un spēja runāt latviešu valodā. Un man liekas, ka šie 4 kritēriji patiesībā ir ļoti būtiski arī domājot par ārvalstu studentiem un domājot arī par to, ko mēs kā Sabiedrības integrācijas fonds varam darīt, lai atbalstītu ārvalstu studentus un lai viņi tiešām atbilstam sabiedrības gaidām par iekļaušanos sabiedrībā, jo es domāju, ka tās profesionālās kvalifikācijas un tā labā izglītība ir tas, ko mūsu izglītības sistēma var nodrošināt, un tad mūsu kopējs gan sabiedrības, gan katra mūsu kā individa uzdevums un pienākums būtu arī veicināt šo te valodas apguvi un iekļaušanās pasākums. Un Sabiedrības integrācijas fondam ir viens pieturas aģentūra, kam ir 5 Latvijas pilsētās filiāles, un starp citu visās šajās pilsētās atrodas arī augstskolas - Valmiera, Daugavpils, Liepāja, Rīga un Jelgava. Un tas, ko mēs daram un mūsu konsultanti dara, ir iet uz augstskolām mācību gadu sākumā, studentiem stāsta par dzīvi Latvijā, studentiem runā ar studentu organizācijām, runā ar augstskolu, ārvalstu studentu šīm te atbildīgajām institūcijām, sniedz arī konsultācijas. Mēs nodrošinām tulkošanas pakalpojumus. Droši vien mēs varam sīkāk pie tās uzņemšanas jautājumu parunāt. Paldies auditorijai, kas iesūtīja jautājumu tam cilvēkam, kas patiesībā arī ir mūsu diskusijas nākamais jautājums. Man ļoti patīk formulējums, es tādēļ nolasīšu auditorijas iesūtīto formulējumu, kas jau sāk ieskanēties arī runātāju teiktajā. Tātad iesūtītais jautājums, vai kaut kas tiek domāts par ārvalstu studentu integrāciju noturēšanu Latvijā, tā noturot Latvijā smadzenes, kas kompensētu vietējos, kas aizbrauc. Tā kā jautājums ir par to, šobrīd paskatīsimies, ko mums saka, teiksim, rādītāji, domājot par ekonomisko pienesumu, ko nes ārvalstu studenti. Tas ir apmēram pēc Domnīcas Lāzera veiktā pētījuma šogad 385 miljoni eiro gadā, kas ir gandrīz 1% no mūsu iekšzemes koprodukta. Tātad tas jau ir studiju laikā. Un nodarbinātības ziņā paskatāmies studiju laikā, jo tad mēs pārēsim pie tā, ko mēs gribam, kurus mēs gribam paturēt kā sabiedrība. Pēc aptaujas datiem, ko veic Domnīcas Lāzera, 26% ārvalstu studenti studijām paralēli Latvijā strādā šobrīd vai ir strādājuši iepriekš. 11% ir izteikuši palikt vēlmi Latvijā un tikai 5% paliek Latvijā strādāt. No runātājiem, kā jūs domājat,
kas būtu tās tie cilvēki, kurus Latvijai vajadzētu uzrunāt, palikt pēc studiju absolvēšanas, palikt Latvijā? Atkal jautājums par tādām mērķa grupām. Vai jums ir kādas domas par tiem, kas ir tie, kas mums ir jānotur? Sigit, jūs savā uzrunā iepriekš jau minējāt par darba tirgus pieprasījumu, par vakancēm, arī Butānkungs jūs minējāt par augstas kvalifikācijas speciālistu paturēšanu, bet tā iezīmējot, vai mēs varam kādas mērķa grupas identificēt, vai jums ir kāds tā kā arī profils tam ārvalstu studentam, kurš paliek Latvijā? Mums Jašvans ir tāds piemērs, viens no daudziem, teiksim tā, bet ne lielākā daļa. Protams, tie ir tikai 5%. Es domāju, mums ir ļoti svarīgi paskatīties uz tām jomām, kurās ārvalstu studenti visbiežāk studē, un tā ir veselības aprūpe, dabaszinības, matemātika, IT un arī tas, kas saistīts ar inženieru zinātnēm. Un es teiktu, ka šajās tieši nozarēs mums arī trūkst darba spēka, un mūsu interesēs ir piesaistīt un mēģināt atrast tos veidus, kā šos studentus tomēr noturēt šeit Latvijā. Viņi būs augsti kvalificēti, atbildīs tām prasībām, kas Latvijā ir nepieciešams. Pie tam studiju laikā jau būs ieguldīts pietiekam daudz līdzekļu arī studentu integrācijai sabiedrībā, valodas apguvēji. Un te ir jautājums, vai studiju laikā mēs to pietiekami nodrošinām. Runājot par valodas apguvi, cik es zinu, tad valodas apguve ir 1. gadā. Un tālākajos gados tas vairs nav. Un tad ir jautājums, vai mēs varam nodrošināt studijas, kur latviešu valodas apguves sasaistot tos ar darbam nepieciešamajām prasmēm un kvalifikācijām tiek nodrošināta visus studiju gadus, vai mērķiecīgi mēs strādājam uz darba devēju piesaisti studiju programmu izveidošanā un attīstībā, proti darba devējs ir tas, kurš diktē šo te piedāvājumu, ko man vajag kā darba devējiem, kādas kvalifikācijas. Ja mēs mērķiecīgi jau veidojot šīs programmas strādāt kopā ar darba devējiem, un šiem studentiem jau būtu iespēja aiziet arī prakses studiju laikā pie konkrētiem darba devējiem, tad šis ir viens no tiem ārvalstu studentu segmentiem, par kuru piesaisti un noturēšanu Latvijā mums būtu ļoti vērts domāt. Paldies, Sigit, jūs jau konkrēti par mehānismiem runājāt, un arī šis ir jautājums, ko mēs laipni aicinām auditoriju iesaistīties. Varbūt var vēlreiz to slaido kodu parādīt, kurās profesijās jūs mūsu šodienas diskusijas dalībnieki no auditorijas puses saredzat, ka Latvija vēlētos paturēt ārvalstu studentus pēc absolvēšanas. Jāšant, varbūt jums ir kāds komentārs par šo, jo jums ir skats gan kā no studentu perspektīvas, gan jau arī kā Latvijas sabiedrības locekļu perspektīvas, lūdzu. The students who graduate, that is after 3 years or 4 years. But let's come a little bit forward. When the student is studying to RIBA, RTU, they have practice every year, every summer. First, they fail to find some practice here. The reason is language. The reason is you can't work more than 20 hours for bachelors, or you are not a good fit for the practice. So what they do, they go abroad. They go to Spain, Germany. Then they make contacts there. When they graduate, they move, which is simple. It's nothing bad. I think the Latvian companies should be more open, at least put a bet to hire that student for 1 month, 2 months, maybe 3 months. If you don't like it, you can always say your internship is over. But there is no initiative taken by the companies to hire those students because I don't know why. So that is one of the reasons that they don't stay much.
there are smart ones who try to crack in and start working in banks, in some IT companies, even as a chef, because they don't even know the language, but still working in the kitchen. How? Because someone took him as an intern, understood, oh, the person can work, it's good for me, and you just continue. So the local market should be more open for those internationals, and it will also help the economy. It's a circle. Instead of going somewhere, even someone arrives. Example, I came to Latvia. My story was different, but I stayed so many years. Then I felt like, oh, I want to live here. Why not? Why not? So I think like me, more people also think the same, that, oh, it's nice and have to live here. Paldies, Jā. Tad summējot par šo te aspektu, tad ir vairāk studenti, kas vēlas palikt arī Latvijā, bet šobrīd daudz aizbrauc prom, jo, ja runā par absolventiem, tie ir 3 līdz 4 gadi, kamēr viņi absolvē, bet daudz studenti ir ieinteresēti strādāt jau, un ir šī iespēja strādāt jau studiju laikā, bet ir tie ierobežojumi, kā valodas zināšanas, ir tādi ierobežojumi, kā tās 20 stundu ierobežojums bakalaura studentiem maksimums, cik viņi var strādāt. Un trūkst arī, tad šie studenti šiem ierobežiem izvēlas iet šīs te prakses, kas viņiem ir jāiet studiju laikā, jau viņi izvēlas viņus bieži iziet ārzemēs dēļ šiem ierobežojumiem, vai Spānijā, vai vēl kādā citā valstī. Tur viņi iegūst šos te kontaktus un izvēlas arī pēc studiju beigšanas arī atgriezties tur un turpināt strādāt, kas nav slikti. Bet Latvijai arī būtu iespēja šo studentus paturēt, ja darba tirgus un darba devēji būtu atvērtāk uzņemt šo studentu, kamēr viņš vēl studē, paņemt praksē un tādā veidā jau izmēģināt. Un tam darba devējiem nav obligāti jāpaņem uzreiz uz pilnu darba laiku. Šī prakses laikā var arī studentam jebkurā brīdī pateikt, ka nevēlas viņu vairs paturēt, ja viņš nav labs students vai darbinieks. Bet ir daudzi studenti labi un gudri, kuri varētu palikt arī Latvijā strādāt. Un arī mans stāsts ir tāds, ka es studēju un pēc studijām vēlējos sajūtu šo sajūtu, kas vēlos palikt Latvijā, un tāpēc arī esmu šeit palicis. Paldies. No Saeimas perspektīvas, varbūt kā politikas veidotāja, un kāds ir jūsu viedoklis, Butāna kungs? Jā, pirms nokļuvu Saeimā, es strādāju ekonomikas ministrijā, un ekonomikas ministrijā mūsu uzstādījums vienmēr ministra kabinetā bija tāds, un tas nav mainījies arī šobrīd ekonomikas ministrijā, tikai neviens viņas nesadzird, ka valstī jāiet uz kvalitāti un produktivitāti darbā, uz ražīgumu, nevis uz kvantitāti. Un līdz ar to, ja reiz mēs šajās diskusijās velkam to sazobu starp darba tirgu un izglītību, tad mums nav jāiet uz faktiski tādu, kāda ir šobrīd viņa veidojās, ka mēs esam uz kvantitāti vērsti. Pa vidu kvantitāte ir kvalitatīvi piemēri, un tas ir labi, ka mēs tos izceļam. Bet, manuprāt, mums ir jānosaka kvotas trešo valstu studentiem, konkrētām valstīm. Un es uzskatu, ka Krievijas, Baltkrievijas studentiem vispār šeit nebūtu jāatrodās. Man liekas anormāli, ka Daugavpilī, kur ir 20% latviešu, tā vietā, lai valsts visās nozarēs, visas valsts iestādes, tā skaitā izglītības ministrija, darītu visu, lai mēs latviskotu tos 80%. Mēs taisam izglītības programmas, piedāvājam importēt studentus, kuri nāk un Daugavpilī mācās krievu valodā. Tas, man liekas, pilnīgi atžgārni. Mums vajadzētu darīt tieši pretējo un radīt tur eiropeisku vidi un latvisku vidi. Jo, droši vien, ja mēs par datiem runājam, mums Eiropas kontekstā ir jāpaskatās dati arī etniskais sastāvs, jā? Un parasti ļoti daudz grib ignorēt šo faktu, bet pamatnācijas procents un trešo valstu etniskais sastāvs šeit. Un ja mums, teiksim, pamatnācijas skaits būtu 80%, domāju, mēs varētu daudz liberālāk arī izturēties pret studentu uzņemšanu. Tā kā. Bet tam, kam es piekrītu šeit, ka atslēga ir valoda, un šeit mēs nevaram visu atbildību uzgrūst uz ārvalstu studentiem. Es domāju, atslēga ir bieži vien mūsu pašos, jo es, teiksim, zinu Dānijas piemēru ļoti labi, no Austrālijas piemērs nedara, jo tur ir angļu valodas nav labākais piemērs, bet Dānijā viņi tātad ļoti daudz latviešu tur studē. Sākumā laipni lūdzam, runā angliski, bet tiklīdz tu 2 gadus jau tur esi padzīvojis, paši Dāņi jau pat pēc studijām jau neformālās
pasākumos, jau kompānijās jau sāk uz tev šķību skatīties, kāpēc pēc 2 gadiem tu pat pusteikumu neliec un otru pusi angliski neliec kopā, jā. Tā kā, protams, šobrīd tas ir atstāts, tā kā cik daudz es ārvalstu students pats gribēs mācīties, bet mums ir pašiem jāiet. Jā, par šo ir svarīgi, un to mēs pie pēdējā jautājuma runāsim, bet tieši par to profilu nozarēs vai specialitātēs, vai tur jums ir tāds skatījums, jo to jūs minējāt? Tam, kam varbūt es nepiekrītu minētajā diskusijā, ko minēja students, ka kompānijas neņem pretī. Es ikdienā strādāju, pat cik man arī saimā atbildība ir par uzņēmējdarbības tēmām, strādāju ar uzņēmējiem. Es nezinu nevienu uzņēmēju, kurš pateiks, neņemšu inženieri. Vai neticis slimnīca teiks, neņemšu ārstu. Tātad visticamāk, atslēga ir tajā, ko studē. Tātad virzienā vai studiju programmā. Jā, un es nesaku, ka es negribu pateikt, ka citas ir mazāk, teiksim, svarīgas. Es pats, teiksim, man ir, vadības zinības, jā, bet es pieņemu, teiksim, vadības zinībās, es kā ārvalstu students nebūtu tik interesants arī aizbraucot uz ārzemēm, nekā es būtu specifisks, kur ir inženieris, STEM, IT vai medicīna. Jā, un tad mēs atgriežamies pie tā pirmā jautājuma par prioritārajām studiju virzieniem, kur piesaistīt ārvalstu students, un tas arī sasaucas, protams, ar mūsu darba spēka pieprasījumu, un paldies jums. Es redzu, ka auditorija iesaistās ir pat tāda, kas saka, visās nozarēs mums vajag paturēt ārvalstu studentus, un par medicīnu. Jā, mums medicīnā ir tā īpatnība, ka Latvijā studē ārvalstu studenti ievērojams skaits, bet viņi nepaliek, un viņi ir atbraukuši šeit iegūt šo izglītību, un tikai atsevišķi ārsti, bet par viņiem arī mēs diezgan daudz dzirdam mēdījos, un viņi ir arī reģionos. Latvijas slimnīcās mēs dzirdam, ka viņi paliek un strādā, bet tie ir tikai daži. Un atkal es redzu, ka atbildēs auditorija min par to, ka tiem ir jābūt cilvēkiem, kas noteikti ir ar noteiktām prasmēm, kas arī spēj integrēties IT nozarē, svešvalodu skolotāji, pētnieki, un par šo visu runājot, kā mēs, kā spogulis, kā sabiedrība, esam šiem ārvalstu studentiem, un es redzu, ka no auditorijas ir tāds jautājums, un mēs par latviešu valodu jau esam pieskārušies šodien vairāk kārt runājot, bet arī viens no jums ir uzdevis jautājumu auditorijā, kādēļ lielākā daļa ārvalstu studenti nemācās un nesaprot valsts valodu, un kādi tad esam mēs, kā uzņemošā sabiedrība šiem ārvalstu studentu acīs, un attiecībā par valodu, jā, tas likuma norma ir noteikti A1 līmenī. Ārvalstu studentiem 1. gada laikā viņi mācās latviešu valodu, un ir tikai tagad vēl viena universitāte domā par garāku piedāvājumu šiem valsts valodas priekšmetiem studiju ietveros, bet tā nav sistēma, tas drīzāk ir izņēmums, kā universitātes pašas iniciatīva, un kā mēs zinām, tad ir šis kursu piedāvājums, kurš ir neregulārs un kur nevienmēr ārvalstu studenti parādās kā mērķa grupa, bet Jašant, no jūsu perspektīvas jau kā Latvijas iedzīvotāji, kā Latvijas uzņēmēji skatījumi, kāda mēs esam kā uzņemošā sabiedrība Latvijā? No ārvalstu studentu acīm, no uzņēmēja, jūs kā uzņēmēja acīs? As I said, things were different before. I know more Latvians than Indians, being honest. I have more... Jūs esat labi integrēts. Jā, tāpēc bija kaut kāds 9 gads atpakaļ. Studēšu pasvaru valdē un tādāk. But now I think the integration is little bit less because of those stereotype and thinking. It's no one's mistake. What you see it, maybe just people get used to it, that why to integrate, it's make no sense. The same from the student side, that the locals are not welcoming. It's not true.
It's not true. That's what the students think. My thinking is absolutely different. From when I was a student, I didn't had anything against this because I was into locals all the time. Now, kā mēs izturamies? Nevis par pagātni, kad jūs bijāt students, bet kā mēs kā Latvija esam, kā uzņemošā sabiedrība. Paskatīsimies, ko mums dati saka no 2 pētījumiem. Tā bija Domnīcas Lāzera aptauja, kur 4 no mūsu pazīmēm par kā mēs izturamies pret ārvalstiem augsta, bet augsta tas bija lielā mērā arī par klimatu, un mēs redzam šodien šo pārbaudījumu arī kulturāli skaista, droša. Tas bija, kā studenti uztver mūs kā Latviju, kā uzņemošo sabiedrību, un pagājušā gadā veiktā arī Rīgas iedzīvotāju aptauja, kā ārzemnieki izjūt atstumtību, sociālo atstumtību Rīgā. Viņi nejūtas gaidīti un piederīgi, un arī viņi atzīst, ka ar latviešu valodas barjeru, tāpat kā jūs jautājat auditorijā, un arī daudz tas ir publiskā telpā, jautājums uzdots, kāpēc viņi nemācās latviešu valodu. Jautājums ir, vai viņiem ir iespēja mācīties to latviešu valodu, vai ir tas atbalsts. Jāšant, vai jūs piekrītat, ka šādi latvieši izturās pret... Valoda barrier it's a huge thing. It's not easy to learn. I can speak in Latvian, but it's hard to speak fluently. You can understand. Vai jums bija pietiekami iespējas mācīties latviešu valodu Latvijā? Mani labs draugs. I learned it with my friends. But the language is a huge barrier. But I think I have seen the youngsters now who are 20, 21, 22. They also speak English here. Also the social, it's a huge, I think that's the main factor. Sociālā atstumtība, distance. Yeah. That is a huge factor. It has changed during time to time. I have seen after 2019-20 it has changed and drastically changed. Locals not more towards, I will not say only Indians, but other countries also, little bit reserved. So I think that's also one of the main things, which also creates different image for foreign students towards locals. Paldies, Daina. Tad vairāk par pēdējo, ko teicu, ka ir jūtama šī sociālā distance, par cik arī pēdējos gados ir sevišķi, ne tikai pret indiešiem, bet pret vairākām nav šī sabiedrības pieņemšana, un arī dēļ tā arī šiem studentiem rodas tāds iespējas par vietējiem iedzīvotājiem, par sabiedrību, ka nav aicinoša un atvērta ārvalstu studentiem. Elīna, kā tas izskatās no Latvijas universitātes perspektīvas? Kādi mēs esam kā uzņemošā sabiedrība? Vai kā mēs izturamies pret ārvalstu studentiem? Kā viņi jūtas Latvijā? Varbūt arī kā no pasniedzējas viedokļa, no augstskolas viedokļa var to nokomentēt, kā jūs to redzat? Tās, protams, divas dažādas lietas, jo augstskolā, ja tu strādā pēc labākās sirdsapziņas ar jebkuru studentu, protams, vai tas būtu latviešu vai angļu valodā, kas man šķiet svarīgi, neskatoties uz to, no kuras valsts mēs aicinam, lūdzam palikt vai aicinām. Pirmām kārtām mums ir jānodrošina labs servis. Un tieši izglītības iestādē mēs varam taisīt jebkādas studiju programmas angļu valodā, mērķētas vai netik mērķētas, bet ja mēs neizturamies jauki un nepiedāvājam to iespēju justies labi, visus pakalpojumus un to cilvēka kā tāda individa labbūtību vai Rīgā vai reģionos. Jā, starp citu, interesants punkts, par ko arī nesen mums tapa maģistra darbs par to, kā mūsu šie ārvalstu studenti jūtās reģionos. Un tur bija viens no šiem aspektiem bija tāds,
ka viņu ir maz, viņi tiek ļoti labi pieskatīti un viņi tur jūtās ļoti labi, jo nereti jau Rīgā paši zina daudz cilvēki, grūti iejusties, varbūt tas attiecās gan uz vietējiem, gan uz ārvalstu studentiem. Es redzu, ka laiks skrien, es gribēju vienu mazu komentāru, droši vien man mikrofons vairs netiks pēc tam. Es gribēju atgriezties pie šī Volt un Bolt stāsta. Un stāsts ir tāds, ka patiesībā, pirmkārt, mēs precīzi nezinām skaitu. Mēs viņus redzam, jo viņi ir nedaudz savādāki nekā pierasti, ko mēs redzam, bet pēc klasiskas tādas migrācijas teorijas ārzemnieki, migranti, vienalga, vai viņš ir students, nosauksim par migrantiem, viņi dara tādus, angliski viņi saucās 3D darbi, dirty, dangerous un difficult, jā, tātad smagi, grūti darbi, un šeit patiesībā tieši tas pats, ko mūsu, kā tādu servisu izmanto daudzi uzņēmumi, piemēram, ir ļoti daudzi, kas pasūta ēdienu pusdienām uzņēmumi tieši. Un Bolti ir vienīgie, kuri šo pakalpojumu patiesībā nodrošina. Un viens ļoti interesants punkts, ko es pavisam nesen nejauši uzzināju, nebija ienācis prātā, kā tātad klimats. Viņi brauc bieži vien ar velosipēdiem. Bet ļoti daudz ir arī tādi, kas izmanto automašīnas, parasti mazas, lētas, un ko dara attapīgi latvieši savukārt, precīzi, nav man konkrēts piemērs, bet tas ir stāsts, tātad viņi nodrošina šo lēto autotransportu uz īri viņi dod. Un tur interesantā kārtā ir jāliek šīs GPS izsekošanas sistēmas, jo, protams, cilvēki dažādi, viņi paņem šīs mašīnas un tādā veidā viņi var izsakot, kur šī mašīna ir un ja netiek atgriezta, tad... Sapratu, Elīna, man jāpētos, lai var sakot, latvieši izmanto to pakalpojumu, ēdienu piegādi, bet plus vēl arī uztais savu biznesu pa viņu. Kā ir, Butāna kungs, ņemot vērā statistiku, ņemot vērā to, ka šie mūsu rokās ir pateikt, kādus mēs tos iebraucējus vēlamies Latvijā, mūsu kopējās valsts rokās, vai jūs saredzat, ka studenti ir, ārvalstu studenti ir neatņemama Latvijas sabiedrības sastāvdaļa šodien un rīt? Eiropas Savienības OECD valstu studenti noteikti, trešo valstu studenti var būt, tur ir jāstāsta, tad ir stingras kvotas, stingras prasības, kontrols mehānismu, līdzīgi kā jau šobrīd minētajā Austrālijā vai citās valstīs to dara, un jāstāsta arī kopējā kontekstā uz citiem jautājumiem. Bet tas, ko vēlos paturpināt to Volt un Bolt domu, jo šeit jau nav jau nelaime, ka kāds atved ēdienu un tu tajā strādā, un problēma, kur vajag skatīties arī uz mums, kā ietekmē arī atalgojuma sistēma, tātad jo vairāk augsts pievienotās vērtības studenti brauc, kam prasības par atalgojumu lielākas, jo darba devējs spiests pacelt tātad arī atalgojumu līmeni. Jo ir vairāk cilvēki, kas gatavi strādāt par mazāku atalgojumu, jo atalgojuma līmenis krītās un arī latviešiem algas būs mazākas, Tātad, tā ir elementāra ekonomiskā teorija, es redzu, ka tur ir roka, bet vēl kas man ienāk prātā, kad es saņemu ēdienu pasūtot Bolt un Volt. Man, kad atveda ārvalstu students, es pieņemu, ka tas ir, tad man ir jautājums, ja tas ir topošais IT speciālists, vai viņš nevar izmantot Google Translate, lai pateikt labdien vai paldies? Es neprasu paplašināts teikums. Vai viņš nespēja izmantot Google Lens savā augstskolā, kāpēc augstskolas liek informāciju angliski iekštelpās, jo man liekas, ka šī ir atsevišķa diskusijas vērta tēma, kāpēc augstskolās latviešu valoda par to nākamgad par augstkolām, ne? Bet es gribu dot iespēju drosmīgajam, kas grib uzdot jautājumu. Lūdzu. Jā. Tātad esam Nacionālās apvienības absolūti 100% piekritēji, un es gribētu, lai jūs izstāstiet to labo piemēru par ārzemju studentiem ar labu pievienoto vērtību. Jūs teicāt, ka jums ir ļoti labs piemērs.
Jā, man ir, es zinu vairākus konkrētus piemērus, kas šeit dzīvo, kas ir no Eiropas valstīm, no Dānijas, no Vācijas, kas studējuši medicīnu, un man arī Radulokā tāda ir, un es neredzu pretenzijas. Un, ko man liekas svarīgi šeit arī uzsvērt, ka Latvijā, manuprāt, latvietis ir iekļaujoši pēc būtības. Man liekas, latvietis spēj būt gan nacionālists, gan uz pasaulē atvērts, un es arī pats sevi tādu uztveru. Un man liekas, ka mums nav, labi, ir nedaudz, ir bijuši precedenti, kad ārvalstu studenti veic šeit krimināls noziegums, jā, arī ceļu satiksmes noteikums, piedodiet, bet izraisa vairāk procentuāli. Bet ir, protams, arī, kad ir uzbrukts viņiem, bet kopējais procents, skatoties citas valsts, nav tik liels. Līdz ar to, ja mēs filtrējam, izveidojam kontroli, stiprinām valodu un koncentrējamies uz Eiropas Savienību, un latvieši paši tur augstu latiņu latviešu valodā, es redzu, ka tur to visu var atrast. Jā, mēs visi kopā esam ieinteresēti laba genofonda turpināšanā. Arī nozīmīgs aspekts, divas teikumi no manas puses pie tā piedāvājuma, un ka mēs gribam tos Eiropas Savienības valsts students ir droši vien atsevišķās diskusijas vērts ir jāsaprot par to studiju piedāvājumu kvalitāti, ko mēs nodrošinam Latvijā. Pie tā ir... Tam ir jābūt adekvātam, lai mēs dabūtu to mērķu grupu, ko Butāna kungs teica. Un vēl es gribēju īsi pajautāt Sigitai. Jūs runājāt par tiem integrācijas mērķiem. Varbūt jums ir kādi īsi divas rekomendācijas, kā mēs varētu mazināt to sociālo atstumtību. Un kā jūs to saredzat? Vai mums vispār kaut kas ir jādara? Vai mēs esam latvieši, kādi mēs esam? Es domāju, pirmkārt un galvenokārt mēs ļoti bieži vispārinam. Mēs aiz kādas lielas grupas, aiz ārvalstu studentiem, mēs neredzam katru cilvēku individuāli. Un mums ir tendence visiem ārvalstu studentiem piešķirt, ka viņi ir no trešajām valstīm, viņi šeit negrib integrēties, viņi negrib darīt to. Es aicinātu paskatīties uz katru ārvalstu studentu kā uz personību, kā uz cilvēku un ieraudzīt un saklausīt viņa stāstu. Otrkārt, es skatos, ka līdz 50% izjūt sociālo atstumtību kā ārzemnieki. Un piedodiet, šī nav tikai ārzemju studentu izvēle iekļauties, integrēties. Tā ir lielā mērā mūsu katra, atkal jau mūsu katra un kā kopienas, mazās kopienas, lielā valsts izvēle un arī gatavība iekļaut. Un tā ir arī, mēs runājam, starp citu, viens no iemesliem, kāpēc ārvalstu studenti izvēlas Latviju, ir drošā vide. Un droša vide nav tikai jautājums par fiziski drošu vidi. Droša vide ir jautājums arī par emocionālu, par iekļaujošo darba vidi, ja mēs skatāmies darba kontekstā. Tā kā es domāju, ka šī ir ļoti nozīmīga loma. Katrs pats sev uzdodiet jautājumu, cik gatavs jūs esat sarunāties ar ārvalstu studentu un jebkuru iebraucēju, cik gatavs jūs gribētu, lai viņš strādātu jūsu kolektīvā, un cik gatavs jūs būtu aizstāvēt, ja jūs redzētu uz ielas vai kaut kur, ka šis cilvēks cieš no neiecietības, jo aptaujas, kas ir veikts ārzemju studentu vidū, liecina, ka 70% ārvalstu studenti 1 līdz 5 reizes gadā piedzīvo neiecietības izpausmes. Un tā ir publiskā vide, tas ir transports, tās ir ielas, klubi, un tās ir arī augstskolas. Un ko mēs, kā cilvēki to redzot, kā mēs tajos brīžos reaģējam, jo paši cilvēki palīdzību nemeklē. Paldies, Sigita. Tas ir nepatīkams atspulgs, ko redzam spogulī pēc šāda datu minēšanas. Vēl 2 jautājumi, kur es gribu ātri no auditorijas noreflektēt par to, ko universitātes dara, lai piesaistītu ārvalstu studentus un veicinātu viņu palikšanu Latvijā. Un otrs arī līdzīga satura. Mums šodien nav pārstāvēts universitātes diskusijā, bet tas ir vairāk valsts politikas uzdevums kā universitāšu uzdevums. Un par to statistiku, cik daudz studentu nepabeidz studijas, tas atbirums ārvalstu studentu vidū pēc izglītības ministrijas datiem ir 37% pagājušajā gadā, un joprojām Latvijas studentu atbirums ir vismaz par 10% punktiem lielāks kā ārvalstu studentu atbirums. Ir palikušas pēdējās 50 sekundes, un Elīna man rāda, ka man jādod iespēja pateikt kādu jautājumu vai komentāru. Jā, es arī gribēju komentāru, jo es
pats biju studēt ārzemēs, un tieši atgriezos Latvijā pēc 7 gadiem, es padzīvoju dažādās valstīs, un es jau pateiktu, tā kā es arī ļoti līdz ārzemju studentiem Latvijā, jo man kā latvietim, kas atgriezās Latvijā, bija problēmas integrēties, un visi tie paši jautājumi, kas viņiem ir, un es runāju brīvvalodā, tāpēc tā kā es nevaru iedomāties, cik lielāka viņiem ir problēma. Paldies jums liels, un tas jūs neesat vienīgais, no kura es šādu viedokli esmu dzirdējis, un paldies jums liels par šodienas konstruktīvo diskusiju. Man šķiet bija vērtīgi, ka mēs dzirdējām gan no auditorijas, gan no runātājiem par īpašībām, kādas mēs vēlamies studentus no Nacionālās apvienības deputātu viedokļa. Tika iezīmēts, protams, geogrāfiskais reģions, bet daudz diskusijā izskanēja runas tieši par prasmēm, par kapacitāti, par zināšanām un jā, tas spoguļa attēls, tas pie, kur mums redz, kur ne tikai pret ārzemniekiem ir jāpastāst, kā mēs izturamies, bet arī pret latviešiem, kas atgriežās pēc kādu gadu prombūtnes Latvijā. Paldies visiem liels! Un jā, 3:30 ir vēl viena diskusija uz skatuves dzirksteli par ārvalstu studentu nodarbinātību, un tieši tā vairāk par to darba pieredzi. Tā kā, ja šī auditorija esat tikpat motivēti un vēl izturat tikpat ilgi, esat laipni aicināti arī tur. Un es dzirdēju to, ka mums vēl ir tēmas, ko risināt. Paldies jums liels visiem par atsaucību. Paldies par to, ka piedalījāties. Un visi auditorijā, gan runātāji, gan auditorijas viesi esat aicināti skatuves priekšā nākt un uzcienāties ar vietnamiešu absolventas veikaliņu dzērieniem no Vietnamas. Tie ir bezalkoholiskie dzērieni, tā kā manas kolēģis jūs ar tiem pacienās. Paldies jums liels par dalību un kā es piedalījāties visā mūsu diskusijā. Lai jums veicas lampā. Paldies, vislabāk!